Madonas novada folkloras kopai Vērtumnieki jau apaļi 30. Šodien tas ir vērtējams kā laiks, kas ritējis līdztekus nozīmīgiem pavērsieniem valsts dzīvē, laiks, kas nozīmīgs pašu ģimenēm un latviskās dzīves ziņas atklāšanai tiem, kas tālu aizgājuši no savām saknēm. Izveidojušies kā Madonas skandinieki, sākotnēji savu sūtību saskatījuši skolu jaunatnes tautiskās mūzikas izglītošanā, latviešu tautas dziesmu mācīšanā, tolaik jaunas folkloras kustības veidošanā. Bija tik tālu, ka skolā arī bērni nebija dziedājuši un nebija iepazīstināti ar, latviešu tautas dziesmām. Un, ja viņiem teica, ka uzdziedāsim kādu tautas dziesmu, tad visi bļāva, fuj, mums viņus ir iebjās tās tautenes. Es laikus redzēju, ka tālāk tā lieta nevar iet tik stulbi. Kad paši latviešu bērni, kas saka, mums ir iebjās tās tautenes. Acīs skolotājiem. Tad nospriedām, kad mēs taisīsim Vidzemē pirmo šī tādu tautas dziesmu ansambli. Būsim pirmie un, kā saka, atjaunosim to, kas ir aizmirsts, ko neviens nekā nezina vairs, un cauri. Tā mēs sākām, un tas spārnoja tos jaunos, un tur man nekāda liela politika nebija jādzen. Atskatoties uz laiku folkloras kopā, Vērtumnieku dibinātājs un Latvijas patriots Artis Kumsārs atminas nemazums patiesi saviļņojošu brīžu. Tautas tribūna loma ar savām dziesmām, kad mēs gājām augšā, vai tas bija tēva novadiņš, vai tas bija kur saulīte pasagriezi, tur pagriežu zobeniņu. Tās jau bija cīņu dziesmas. Ja man pieder tēva zeme ar visiem līdumi, man pašam kungam būt, man pašam arāja. Ja to var piecelties aulā, visa publika un dziedāt kājās stāva, kopā ar mums. To saprot visi klātesošie, kas tur notiek. Tur notiek tāda pāraugšanas, tāda pilnveidošanās garīga. Un ja tu jūti, ka tu esi pie tā it kā, palīdzējis, laba sajūta ir. Laika gaitā Vērtumnieki tās dalībniekiem kļuvuši kas daudz vairāk nekā dziedāšanas prieks. Var teikt, ka Madonas Vērtumnieki ir Kumsāru ģimenes lolojums. Tās ir Arta Kumsāra lielās domas un darbi, turpat līdzās Rudītes Kumsāras izsapņotais sapnis par īsteni latvisku lauku sētu, par krietni izaudzinātiem bērniem, kas turpina Vērtumniekos gūto latvisku apziņu nest tālāk. Mūsu ģimenes dzīve, viņa bija pilnīgi nesaraujami saistīta ar visu to, kas notika skandiniekos. Un teiksim, mūsu lauku mājas vai ne, kur tika svinētas visas tradīcijas. Un tā kā tas ir viss. Bērni arī? Bērni arī. Bērni visur maisījās pa vidu. Jā, man bērni dārzā nekad nav gājuši, viņi visur ir staigājuši mums līdzi, kur mēs ejam. Un tāpat arī, tas ir tā, ka ne tikai mēs, bet arī visa kolektīva dalībnieki. Tur jau viss tas ir tā kā ģimenē, tā kā lielā ģimenē viss tas notiek, jā, pieskata un redz un rūpējās. Un mēs jau kā latvieši, un tā ir tā paliekošā lieta, ka mēs jau tajā sēžam, mēs tajā esam, ja tās ir mūsu saknes. Latvietību nevar vairs izdzīt. Jā, tas vienkārši ir mūsos. Un kaut kādā, kā lai to saka, teiksim, ja tie pirmie gadi varbūt Artim bija vairāk ar to patriotismu ļoti lielo pieskaņu, kad, kā saka, cīnīties par latvietību, par, kā saka, apliecināt, ka mēs esam un tā, tad teiksim, tad, kad jau mēs ar Māri, kad sākam arī Vērtumnieks vadīt, tā kaut kā gribējās vairāk pieskarties tīri, kā cilvēks personīgi izdzīvo šīs sajūtas, ja šos svētkus, katru dziesmu, jā, tīri vairāk tā kā skatīties cilvēks un tas, ko viņš dara.
Ja, un, protams, tajā kontekstā caur to jau tiek uzrunāta arī, teiksim, tā pārējā sabiedrības daļa. Lai arī paši kumsāri vairs aktīvi nemuzicē Vērtumniekos, ir gandarījuma sajūta, ka iedibinātās tradīcijas turpinās Ingrīdas Grudulis vadībā, bet latviešu radītā dziesma tiek saglabāta Arta kumsāra izveidotajā latviešu mūzikas krātuvē, tā skan ikgadējos latviešu mūzikas svētkos, un pateicoties šādiem savu tradīciju patriotiem, latviskā dzīves ziņa dzīvos arī turpmāk.